Sveiki, zēni un meitenes! Jūs klausāties kopā ar Jēzu. Šeit mācīsimies, cik ļoti Jēzus tevi mīl un ka viss, ko tu dari, ir īpašs, ja to dari kopā ar Jēzu. Tevi sagaida kāds jauns un aizraujošs Bībeles stāsts, ko tev sagatavojis pats Dievs. Vai esi gatavs? Šobrīd skan Atverot Bībeli pirmsskolas vecuma bērniem. Šis būs A gada 1. ceturkšņa Mans mīlošais Dievs 9. nedēļas lasījums. Ceturtdiena. Ko Dievs darīja, lai apturētu iedomīgo plānu par visaugstāko torni? Uzzināsim to šodienas stāstā. Lielais sajukums. Bums, bams, klip, klap. Bija agrs rīts, bet celtnieki jau cītīgi darbojās. Viņu tornis tagad bija tik augsts, ka cilvēka augšpusē nevarēja sarunāties ar cilvēkiem apakšā. Vīri stāvēja ik pa gabalam visa torņa garumā, lai nodotu ziņas. Dievs skatījās uz visu šo rosību. Tas bija jāpārtrauc. Dievs teica, iesim, nolaidīsimies un sajauksim viņu valodu, ka tie vairs nesaprot cits cita valodu. 1. Mūzus 11:7. Līdz šim visā pasaulē visi cilvēki sarunājās vienā valodā, taču pēkšņi pilsētā visi sāka runāt dīvainus vārdus, ko viņi nekad nebija dzirdējuši. Nekam nebija jēgas. Strādnieki sauca pēc ķieģeļiem, bet no viņu lūpām nāca nesaprotamas skaņas. Daži varbūt sauca zīgeli, daži iespējams sauca ladrillos, vēl citi batu bata, bet citi izitini, jo vārds ķieģeļi vācu valodā ir zīgeli, spāņu valodā ladrillos, indonēziešu valodā batu bata un zulu valodā izitini. Tornī augšā un lejā tika izkliegti pavisam jauni, nesaprotami vārdi. Ziņas apmulsuši skatījās cits uz citu, cilvēki kļuva dusmīgi un kliedza skaļāk, bet tas nepalīdzēja. Visi bija saīguši un apmulsuši. Darbs pie milzīgā torņa apstājās. Debesīs pazibēja spoža zibens šautra. Tā trāpīja tornim un nolauza virsotni, kas ar lielu troksni nokrita zemē. Kāds sajukums! Kas notika tālāk? Izlasīsim 1. Mūzus 11:8. Un tas kungs tos izklīdināja no tās vietas pa visu zemes virsu, un viņi mitējās celt pilsētu. Tornis tā arī netika pabeigts. Cilvēki drīz atrada citus, kas runāja tādā pašā valodā, un viņi kopā devās prom, izplatoties pa visu zemi. Mani interesē. Vai tu zini kādus vārdus citā valodā? Pastāsti, kādus tu zini. Ko domāja cilvēki, atstājot Bābeli? Lai skan Salamana pamācības 3:1.
Mans dēls neaizmirsti manu pamācību, un lai tavā sirds patur sevi manus baušļus, salā manā pamācībās trīs viens. Mans dēls neaizmirsti manu pamācību, un lai tavā sirds patur sevi manus baušļus, salā manā pamācībās trīs viens. Laiks lūgšanai. Paldies Tev, Dievs, ka Tu dod savus norādījumus, kā mums dzīvot, lai mēs būtu priecīgi un laimīgi. Palīdz mums ievērot Tavus likumus katrā dienā. To es lūdzu Tavā vārdā. Āmen.